Labdien! Ir 30. jūnijas 13. gada, un šī ir mana mašīna pārdošanā. Pa viņu es gribētu 700 latu. Neesmu mehāniķis, bet būšu godīgs, cik vien varēšu, lai atbildētu uz jautājumiem, ja mazums kādam tāda ir. Tātad atvests no Anglijas Vauxhall Frontera, kas Latvijā pazīstams kā Opel Frontera. Tā, visi plusi un mīnusi. Centrālā atslēga nestrādā, pults nestrādā. Viņi strādāja pirmo mēnesi, bet pēc tam vairāk nestrādāja, it kā esot jāpārprogrammē. Ir 2 atslēgu komplekti. Mašīna ir 98. gada. Tiku nopircis viņu 22. oktobrī 2010. gadā, un tad bija 127 000 jūdzes uz odometru. Tagad jau ir 152 000 jūdzes. Tā, tehniskais un ceļu nodoklis, protams, saņem ir beidzies. Mašīnai ir arī gāze. Gāze strādā. Re, kur ir gāzes balons. Tiešām nezinu, kuras paaudzes gāzes iekārta tā ir. Bet, komplektā nāk arī adapters, lai var uzpildīt gāzi Latvijā. Siltums nestrādā jau kopš nopirkšanas. Stūrei ir neliels brīvgājiens. Ir elektrologi visi. Šis loks šad tad strādā, šad tad nestrādā. Elektrospoguļi strādā. Logu tīrītāji priekšā strādā, aizmugurē nestrādā. Saules sargi. Te viņi ir mazliet ieplīsuši, jo laikam iepriekšējais īpašnieks viņus ir mazliet pa ciešu pieskrūvējis. Bet, savu darbu viņi pilda. Nav piepīpētāja paša, bet viņš strādā tā, ka var uzlādēt gan telefonu, gan navigātoru. Mašīnā pīpēts nav. Cimdu nodalījums. Radio nebija jau, kad es nopirku. Es ieliku viņu pats. Un viņam ir face-off. Un viņš atskaņo gan diskus, gan arī fleškas. Vēl viens mīnus. Kad pagriež riteņus līdz galam, šad tad, vai nu līdz galam pa kreisi vai pa labi, šad tad ir kaut kāda skaņa. Neliels pedāļu ķūnis. Šis ir Vauxhall Frontera Transglobe, bet priekšā nav oriģinālie beņķi. Šitos ir ielicis iepriekšējais īpašnieks. Abi divi priekšējie ir ādas. Spīkeri salonā strādā. 4x4 strādā. Pakaļējie beņķi. Te ir atslēga un speciālā atslēga katram ripulim. Te ir oriģinālais donkrats, kas man tā liekas, viņš nekad tā arī nav ticis izmantots. Ripuļi. Ripuļus es pirku pats un liku virsū. Re, kur ir divlatnieks. Re, kaut kur apmēram līdz pusei ieiet protektorā iekšā. Kad es nopirku, viņam bija 20 mm protektors. Un uz katru ripuļu nāk speciāla skrūva, lai viņi nenozog. Riteņi ir ar Q indeksu, tātad 99 jūdzes maksimālais, ko tehniski drīkst braukt. Āķis. Abi kontakti strādā. Rezerves riepa gaisu tur. Tātad mašīnai nāk 2,2 benzīna motors ar gāzi. Eļļas motorā, kārbā un tiltos ir jaunas. Izpūtējs man šķiet ir caurs pie motora, jo reizēm no turienes redzami dūmi. Mašīna mani pievīla 2 reiz Anglijā. Vienreiz tas bija mazais rullītis, kas tika nomainīts ar visu siksnu. Un otrais bija, es nezinu, kā to sauc latviski, bet angliski tas ir crankshaft sensors. Tātad 2 reizes es paliku uz ceļa. Un vēl viens, kas ir mīnus, mašīnai ir jāmaina galvenā siksna. Tātad pa daļām pārdots netiek. Un aķis un tepiķi tie gan nav komplektā. Iedarbināšu.
Saslēgšu visas gaismas. Viena miglas lampa nedeg. Viņa ir šad tad deg, šad tad nedeg, bet pārsvarā pēdējo laiku vairāk nedeg nekā deg. Dzinējs patērēja apmēram 10 litri vai benzīna vai gāzes. Tad vēl ir viens mīnus, šī ir iepalaiž cauri gaisu. Mašīna no 2012. gada ir stāvējusi kaut kur apmēram gadu. Vakar es viņu nomazgāju, izbraucu dažus apļus, un vakar vēl iedarbinot, nāca ārā balti dūmi. Bet, šodien vairs nekas tāds nav bijis. Tā, un parādīšu vēl jums piekabi. Tātad komplektā pie džipa nāk arī piekabe. Arī viņi jau gadu apmēram kaut kur stāv. Piekabē laikam ir kaut kādi 25 gadi, tā ir bez dokumentiem. Viņai ir bremzes, ir amīši, 13 colu ripuļi. Viņai ir kaut kur 1,80 m garumā un 1,20 m platumā. Gaismas strādā, vismaz strādāja gadu atpakaļ, un ir atverama aizmugure. Jā? Būtībā te viss koks tehniski ir jāmaina. Protams, šur tur ir rūsa, kā jau Opelim. Varbūt kādam noder kā kāds projektu aparāts. Ceru, ka jums patīk mans video. Ja interesē kaut kas, rakstiet.